es izlasīju vizītē novada avīzē. Un zvanīja māsai, lai tūlītās skatās pa Skype, jo tur bija rakstīts 1836.lv. Jā. Nu, tā tad, lai viņa tur uzzina visu. Viņa uzzināja, man pateica, tūlītās, kā es izlasīju, man jāiet. Un viss. Tradicionālajā formā paceļot roku un sakot ciparu pēc kārtas, kurš mēs esam. 1. Tā, ļoti labi. Ar to sākam, labi, tā. 3. 5, 6. 69. 70. Es tā prātoju, kasdies lietainā dienā var likt cilvēkiem doties ārā, brist pa dūbļiem, caur zāles lapju. Laikam jau atbildi ir pilnīgi viena, tas ir ceļš. Un kāpēc ceļš? Manas sajūtas dodoties ceļā ir tādas, ka tu ne tikai atklāji sevi, ne tikai piedzīvo dabu, kas ir apkārt, bet tu piedzīvo cilvēkus. Ikdienā mēs sastopamies ar cilvēkiem, kuri vairāk vai mazāk ir līdzīgi domājoši, taču šeit ir iespēja sastapt cilvēkus, kuriem varbūt tu ietu garām, tu nepamanītu viņus. Kā piemēram šajā reizē Aina no Jelgavas ir atbraukusi pirmo reizi, lai dotos ceļā. Un ziniet, cik viņai ir gadi? 80. Es reizēm ticu, ka ātrāk braucot tālāk var tikt. Un vēl es ticu, ka kādreiz es jūtu, ka man ir jauni spēki pilnīgi pienākuši klāt. Es liekas, ka es esmu jaunāk, paliks tik daudz jauniešu. Tiešām tādas, viņi tik laipni un tik jauki un tik izpalīdzīgi visur. Viņi saprot to veco cilvēku. Mēs darām to, kas mums vislabāk sanāk. Un to mums sargāt būs un to būs glabāt. Es reizēm ticu, ka pūcējās te ziedes rītā. Un vēl es ticu, ka manas laimes kalēs varbūt kāds cits. Bet kas gan vispār var būt labāks, kā tu draugu lokā pabūt dabā. Mēs darām to, kas mums vislabāk sanāk. Un to mums sargāt būs un to būs glabāt. To atliek nosargāt. Visu tā, ko tu redzēji un ko tu sajūti, un tas tev deva atkal jaunu spēku. Pilnīgi tā, ka man enerģija papildinājusies. Tagad es esmu ļoti apmierināta, ka ja es vēl šaubījos, māsa man teica, kur tu brauks 80 gados, kā tev tur būs, tad es tagad zinu, ka es varu. Un tik daudz tādi sirsnīgi cilvēki kopā, visi, viens par otru sirsnīgāks.